Pirms gadiem 10 Gita un Igors Amantovi cepa un tirgoja virtuļus tirdziņos un dažādos pasākumos, taču tagad viņi ir iecienītas kafejnīcas īpašnieki Grobiņā. Ikdienā gribējās darboties saistībā ar ēdināšanu. Tā ir man tā kā ļoti liela sirdslieta. Tas man ģimenē no paudžu paudzēm iet. Arī mana mamma apkalpoja dzimšanas dienas savā viesu mājā. Tāpat Ome senos laikos kāzu galdus klāja. Un tas man ļoti pašai arī aizrauja. Un tad mēs izdomājam, ka mēs gribētu kaut ko ikdienā darboties. Un bērni bija tie mudinātāji. Mamma, tev vajag kaut ko pašai savu, kaut ko veidot. Vienmēr jau ir tās bailes. Un tad tā sanāca, kad vajadzēja mesties tajā visā iekšā un veidojām projektu. Domājām caur projektu iegādāties trailerīti. Uzrakstījām projektu. Pirmspēdējā dienā. Iesniegšanas pirmspēdienā. Tomēr nobijāmies, kad nespēsim īstenot tos rādītājus, ko mēs tur esam sarakstījuši, izdomājuši tās prasības, rādītājus, un neiesniedzām. Nu, tad iegādājāmies lietot to trailerīti. Vasaras sākumā atnāca mums trailerīts. Vācu draugi mums palīdzēja atrast. Latvieši, kas dzīvo Vācijā, un Jānis palīdzēja to traileri iegādāties. Es biju ļoti pret, jo tanī laikā mēs braukājām pa tirdziņiem un man vajadzēja kaut ko mazu, kompaktu. Pirms tam mēs braukājām virtuļus cepām ar telti. Bija telts, mūsu mazā mašīnītē telts iekšā, viss aprīkojums un virtuļu cepamais. Nu, un tad domājām par mazu trailerīti, bet šīm jau bija cits plāns, jo galvā bez manas ziņas nopirkuši bija milzeni. Man tā likās, ka tas ir liels un es ar viņu nevaru tikt ne tirgos iekšā nekur. Nu, un es no tās praktiskās puses saprotu, ka tas ir nereāli. Bet Gitai bija tālāks skatījums, tālāks redzējums, kā tas viss notiksies. Un šobrīd man jāatzīst, ka viņai bija taisnība. Pirmajā vasarā mobilā kafejnīca darbojusies Ziemupes jūrmalā, taču līdz rudeni, lai turpinātu strādāt, nācies meklēt pastāvīgu vietu. Tolaik ar Grobiņas novada pašvaldības atbalstu Gita un Igors noenkurojušies šosejas malā Grobiņā, blakus benzīnu uzpildes stacijai. Bija jāprīko trailers, jo vācietis, kas uzražoja šo traileri, viņi jau nedomāja, ka traileri izmantos ziemā. Jā. Viņš ir vasarai paredzēts, bet mēs jau trakie esam izdomājuši, ka mēs arī ziemu strādāsim. Un tad bija visādi jāpielieto visas zināšanas un spējas un jāizveido tā, lai ziemā varētu arī viņā strādāt un uzturēties. Uztaisīja sistēmu, kad iekšā ir sildās ūdens, karsts ūdens, ūdeni vedām katru dienu klāt. Iemācījos taupīt ūdeni, kā tas ir tiešām skatīties, cik daudz es patērēju to ūdeni, jo man tas ūdens ir pievests klāt, ar rokām pienests klāt. Gita strādāja trailerītī. Viena pati, un Igors papildus. Un es papildus pamatdarbā strādāju. Vakarā tad es pievienojos, un tad bija visa ūdeņa pievešana, netīro ūdeņu aizvešana un trailera remonts, jo viņš nepārtraukti šķīda un plīsa un salā roras, sala ciet. Viena roka kausēja roras, ar otru roku gatavoja. Man doma bija tāda. Būs mums kārtīgs latviešu ēdiens, kartupeļi, karbonādi, kotleti un zupa un viss šitos te, kas ir kārtīgi ēdieni, jo te blakus ir cilvēki, kuri strādā, un man tā likās, ka viņiem vajag kārtīgi paēst. Gita jau tad jau teica, viņa saka, nezinu, bet viņai liekas, ka vajag kaut ko savādāk, kaut ko mūsdienīgāk, vajag tādu ātram cilvēkam, kas ir Nē, sākumā lai var. Un tad es biju noēdies tos kartupeļus, es biju noēdies tās karbonādes, jo nevienam viņas nevajadzēja. Neviens neēda tās zupas, es vēl šodien nevaru. Nē, ēst jau ēda, bet man paralēli es tomēr arī ar to savu gāju, ar burgerīšiem mūsu pašu. Es līdz tam, kad es pat šeit sāku cept, es nekad nebiju ēdus ne burgeri, ne tortīlas. Es tiešām tādu ēdienu neko nebiju baudījusi, un es pati veidoju savu. Un šī tik pārdod, un kā pienāk pie lodziņa
burgerīti vienu, un viņi lepni pasniedz un uz manīm paskatās. Jā, un tad tie burgerīši izkonkurēja to parasto tradicionālo virtuvi, un jā, tad mēs sākām. Ja sākotnēji virtuvē strādājusi pati Gita, tad pamazām attīstoties nācies meklēt darbiniekus un, protams, domāt par jaunām atbilstošām telpām. Otrais rakstīts projekts līderprogrammai, un šoreiz tas ticis iesniegts, jo noticējuši paši sev, lai arī brīžam rokas nolaidušās. Protams, nebija viegli. Būvniecība pat par sevi jau ir ļoti, ļoti grūta. Bet tai laikā jāsaka paldies arī mūsu kolektīvam, mūsu ģimenēm. Par atbalstu. Bērniem. Daudz līdzāk. Jo Mēs varam bildu klāt gurķī. Jā. mums vairākas reizes pašiem bija tā, ka metam mieru, ka neturpināsim. Mūsu komanda teica, nē, mums to vajag. Mums tajā laikā jau bija paplašinājies kolektīvs, mēs jau bijām, cik bija meitenes, kad 6 jau bija. Un meitenes bija tās, kas teica, nē, mēs neapstāsimies, nē, mēs turpināsim. Un tā 2020. gada maija nogalē tika atvērts kafejnīcas namiņš. Šobrīd te pastāvīgi strādā 9 darbinieki, taču vasaras sezonā kolektīvs kļūst krietni lielāks. Ceļā uz izloloto sapni grūtības ir tikai stiprinājušas, atzīst Gita un Igors. Liels gandarījums par saņemto sējēju balvu 2022. gadā un, protams, sirdis silda apmeklētāju atsauksmes, kas vienmēr dod spēku un iedvesmo jaunām idejām, lai būtu interesanti gan pašiem, gan apmeklētājiem. Šis ir viens no mūsu pēdējiem projektiņiem, ko realizējām, jo bija tā, ka vēlējāmies, lai cilvēkiem ir arī vasarā, lietainā laikā, ko palikt, un pavasari, lai pātrinātu, ja, un paildzinātu vasaru.